Transkraniāla magnētiskā stimulācija – tā ir metode, kura jau tiek izmantota vispār no 1985. gada. Tā ir neinvazīva iedarbība uz galvas smadzeņu garozu, kad tiek ģenerēts magnētiskais lauks. Ar transkraniālās magnētiskās stimulācijas mēs stimulējam smadzeņu reģionus, un ne tikai galvas smadzeņu reģionus, bet arī mugursmadzenes. Tā kā tā ir neinvazīva, es teiktu pat nesāpīga metode. Transkraniālas stimulācijas indikācijas būtu viena pati galvenā, kas ir apstiprināta amerikāņu FDA aģentūrā. Tā ir depresija un, protams, farmakorezistenta depresija, kad nestrādā zāles. Tā ir viena no vadošākām laikām diagnozēm, un arī mūsu klīnikā tā ir visbiežāk sastopama pacientiem. Slimība, kurā ir ļoti transkraniāla stimulācija, ir ļoti efektīva depresijas ārstēšanā. Tad mēs spējam palīdzēt pacientiem noņemt trauksmi, uzlabot pacienta garstāvokli, lai pacients ir aktīvs, lai pacients nav apātisks, lai darbspējas pieaug. Tad tālāk mēs runājam, tā ir psihiatrija, tā ir depresija un farmakorezistenta depresija, kad zāles nestrādā. Ir ļoti labi rezultāti, kad transkraniāla stimulācija palīdz tiem pacientiem. Un tad, protams, tas ir viņam tā kā pēdējais salmiņš, pie kā pieķerties. Protams, tas arī ir svarīgi, ka ne visi pacienti grib lietot zāles pie depresijas. Un tas ir, protams, daudz medikamentu grupas, kas izraisa blakus parādības pacientiem. Transkraniāla stimulācija blakus parādību nav. Tāpēc mēs viņu arī pielietojam grūtniecēm, kuras ir stāvokli, gaida bērniņu, nāk uz procedūrām un ārstē savu depresiju.